Labdien visiem, es esmu Ints, es reizēm mēdzu taisīt tādus izglītojošus video internetā par dažādām tehnoloģiju izmantošanas iespējām, tā skaitā arī par drošību internetā, bet šodien es vadīšu sarunu ar mūsu viesiem no valsts pārvaldes, un tie mums šodien ir divi, tātad Mārtiņš Jansons, ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietnieks. Mārtiņ, lūdzu. Un, jā. Tā, lūdzu. Un Ingrīda Igaune, kas ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas digitālās politikas departamenta digitālās politikas attīstības politikas nodaļas vecākā konsultanta. Es to nevaru nenolasīt. Atcerēties to es nevaru. Es saprotu, ka tev tāpat ir vai ne ar tik garu nosaukumu. Jā? Tātad jā, labrīt arī mūsu viesiem Ingrīdai un Mārtiņam. Jā, es zinu, ka parasti dāmām ir priekšroka, ja, bet es domāju, ka tur, kad jāatbild uz jautājumiem, ja, tad dāma neiebildīsies priekšroku došu kungam. Ja. Tāpēc pirmais jautājums ir Mārtiņam. Ja, tātad Mārtiņš kā ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta pārstāvis, nu tad pēc amata nosaukuma spriežot sanāk, ja, kad departaments nodarbojas ar kādu uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšanas jautājumiem. Varbūt var pastāstīt, kādi tie ir, jā. Kas tas ir, ko jūs darat? Sveicināti visi. Paldies, ka esat tik kuplā skaitā. Paldies arī uzņēmumu pārstāvēji, kas man uzaicināja šo diskusiju. Jā, ekonomikas ministrijā pārstāv departamentu, kurā faktiski, gribētos teikt, tas ir centrālais departaments ministrijā, kur atbildībā ir politikas izstrāde tajos jautājumos, kas ir vērsti tieši uz konkurētspēju. Un tas būtu eksporta aktivitāšu veicināšana, investīcija piesaiste un inovācijas. Es pats personīgi, Mārtiņš, strādāju ar inovāciju politikas jautājumiem un esmu šodien ieradies, lai arī pastāstītu jums par tām aktualitātēm, kas ir ministrijā, ko mēs darām politikas virzienos, ko mēs darām atbalsta virzienos. Es saprotu, ka jūs šeit esat, tā kā tās ir digitālās brokastis, digitālo izstrādātāju brokastis, jūs esat uzņēmumu pārstāvji, kas ir IKT, jeb informācijas komunikācija tehnoloģija uzņēmumi. Jūs esat paši jau pēc noklusējuma digitāli, bet jūs noteikti esat arī tie, kas palīdz citiem mūsu tautsēmniecības, jeb ekonomikas uzņēmumiem dažādās jomās digitalizēties, izstrādāt risinājums, lai šie uzņēmumi kļūtu daudz produktīvāk, izmantojot digitālos risinājumus. Un tad es mēģināšu tālāk jau, kad būs kaut kādi konkrētāki jautājumi, arī pastāstīt, ko jūs varat sadarbībā ar ekonomikas ministriju darīt, varbūt arī kādu finansējumu piesaistīt, lai šādus te risinājumus citu nozaru uzņēmumiem attīstīt. Bet aizskaitā arī jums pašiem iespējams ir kādi instrumenti interesanti, lai jūs arī paši attīstītos un kļūtu konkurētspējīgāk. Tas mazliet ievadam, un tad detaļās noteikti mēs varam runāt vēlāk. Varbūt, kas sāc uzreiz, tad stāst, ja tā teikt, jā, kas tad ir? Jā. Faktiski es pieļauju, ka tā garšīgākā daļa noteikti ir tas atbalsts. Es negribētu šeit noteikti izstāstīt visus politikas mērķus un uzdevumus, jo tad būs ļoti gari, jo faktiski, bet tīri atkāpēji arī gribētu pateikt, ka jā, kad Latvijā mums ir tas politikas galvenais dokuments ir nacionālā industriālā politika, kur jūs mēģināt ieraudzīsiet gan visus mērķus, kas noteikti eksportam, ko mēs vēlamies sasniegt, gan investīciju piesaistes ziņā, kur arī liels paldies Latvijas investīciju attīstības aģentūrai kā nozīmīgam partnerim, gan inovāciju ziņā, gan digitalizācijas ziņā. Bet par atbalstiem runājot, noteikti ir vērts uzsvērt, ka ekonomikas ministrijai ir pieejami līdz 29. gadam no atvesaļošanās un noturības mehānismu un Eiropas Savienības struktūra fondiem kopā 1,6 miljārdu eiro. Tā ir liela investīcija, ko mēs vēlamies Latvijas uzņēmumos investēt attiecīgi, un tie bloki ir dažādi, kur šī investīcija aiziet. 700 miljoni aptuveni ir digitalizācijas un inovāciju atbalsts, kas noteikti ir tāds, varētu būt interesantāks un tieši tuvāk jums. Vēl ir atbalsts, kas ir paredzēts infrastruktūrai, industriālie parki, šāda tipa, un tad ir energoefektivitātes atbalsta pasākums, kas varbūt nav tik interesants jums, bet joprojām svarīgs, teiksim, no tādas zaļināšanas viedokļa, no ekonomikas transformācijas uz produktivitāti un zaļāku ražošanu tai skaitā, jo arī šī enerģētikas daļa ir tieši arī ražošanai. Bet tieši par to digitalizāciju un inovācijām, tad
Mēs bijām runājuši, ka detaļās mēs neejam par programmām, bet faktiski tie bloki ir tādi, kur digitalizācijai būs atbalsts uzņēmumu pārkārtošanās spējām izmantot digitālos risinājumus. Un tas nozīmētu gan pašiem uzņēmumiem saņemt atbalstu šādu risinājumu izstrādē, digitālu risinājumu izstrādē, pielietojumiem citās nozarēs, gan saņemt atbalstu pašiem savu digitālo procesu pilnveidošanai. Es neiešu detaļās par katru no tām programmām, bet tur noteikti ar mani var sazināties, un es atradīšu jums pareizos cilvēkus, kas par katru programmu jums izstāstīs sīkāk. Inovāciju sadaļā mums, gribētos tādu piemēdzot ar acis, teiktu, ka mēs nosadzam visu to atbalstu, kas būtu no idejas izstrādes, teiksim, ideja neizstrādā no idejas rašanās brīža līdz transformācijai par produktu, tehnoloģiju, pakalpojumu un ieviešanai ražošanā. Ja? Faktiski šis atbalsta klāsts ir nosegts. Kaut vai sāksim ar to, ka joprojām turpināsim atbalstīt šo te biznesa inkubāciju. Tagad vairs tos nesaucam ministrijā par biznesa inkubatoriem, bet būs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras reģionālie centri, kuros šie tie biznesa inkubācijas pakalpojumi saņemt. Piemēram, ja jūs kāds gribat attīstīt, jums ir biznesa ideja, un varbūt jūs gribat to realizēt, tā skaitā reģionā, bet arī Rīgā būs radošo biznesa inkubators un tehnoloģiju inkubators, kas specializēsies tādām augstu tehnoloģiju projektiem, tad jūs noteikti varat pieteikt projektu šādā biznesa inkubatorā. Tālāk kad jūs esat jau uzņemti šādā inkubatorā. Jūs varat piesaistīt finansējumu savas tehnoloģijas attīstībai, piemēram, inovāciju voucheru veidā. Ja, un tas nozīmē, ka jūs varat saņemt atbalstu līdz 25,000 eiro sadarbībai ar kādu no ārēju pakalpojumu sniedzējiem, ja jūs paši šo ideju nevarat izstrādāt saviem spēkiem. Piemēram, jums ir nepieciešami kādas pētniecības institūcijas pakalpojumi, universitātes zinātniskā institūta, jums ir vajadzīgas kādas certificēšanas vai testēšanas laboratorijas pakalpojumi, jums ir patentu pieteikums jāsagatavo, manuprāt, arī dizainam atsevišķi, tad tādā gadījumā jūs arī varat šādu te finansējumu piesaistīt un saņemt. Tālākas programmas jau ir ar lielākiem atbalstiem līdz 200,000, un tās būs kompetenci centri. Latvijā tādi ir 8. Nenosaukšu visus, viņi atbilst Latvijas. Sapcīt jautājums, paceļiet roku, kurš ir dzirdējis tādu zvēru, kā viedā specializācija? Nav bijis, ja? Okay. Tātad šis te atbalsts jāpastāst, jo atbalsts inovācijām un digitalizācijai ir sasaistīts ar Latvijas viedo specializāciju. Tas nozīmē, ka Latvija, tāpat kā citas Eiropas valstis, ir izvēlējušās tās jomas, nozares, kurās saredz lielāko potenciālu uzņēmumu, inovāciju un digitālu produktu attīstībai. Un tā skaitā, kur ir piedāvājums arī no zinātnes puses. Un Latvijā šīs jomas ir sekojošas. Tā kā sākšu ar pirmo, kas jums ir svarīgākā, tā ir IKT, kas nozīmē, ka informācijas komunikācija tehnoloģijas nozares uzņēmumi, šādu te risinājumu attīstītāji priekš pielietojumiem citās nozarēs arī atbalstu var saņemt. Pārējās jomas ir bioekonomika, kas būtu tā kā pārtika, kokapstrāde, akvakultūra, tad trešā būtu viedie materiāli, fotonika un inženiersistēmas. 4. būtu viedā enerģētika un mobilitāte, un 5. būtu biomedicīna, farmācija un medicīnas tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka šajās 5 jomās, parādot, ka mans projekts atbilst kādai no šīm jomām, kad es risinu kādu problēmu, kas ir svarīga šai te konkrētai jomai, atbalstam jūs kvalificēties. Labā ziņa, ka, līdz šim ir tā, ka nav identificēts, ka būtu grūti neatbilst šīm te RIS3 jomām, jo tas nav gluži jāskatās pēc NACE koda, kādā NACE kodā jūs esat, bet pēc projekta, ko jūs attīstat. Piemēram, jūs visi pēc noklusējuma, es tā gribu ticēt, esat informācija, komunikācija, tehnoloģijas nozares uzņēmumi, bet RIS3 kontekstā, ja, piemēram, jūs attīstat risinājumu lauksaimniecības vajadzībām, nezinu, tur kāda mašīna redzes risinājums priekš kombaina,
tad tā būs bioekonomikas pielietojums, un jūs ļoti labi iekļaujaties. Tas atkāpēja par RIS3. Tā kā es redzēju, ka neviens nav dzirdējis šo, un saīsinājums ir RIS3. Mēs ierēģi mēdzam runāt saīsinājumos citkārt. Tā kā tas ir par to. Un turpinot par atbalstiem, es apstājos pie kompetences centriem. Jā, tāda Latvijā ir izveidot 8 atbilstoši šīm te viedās specializācijas jomām. 5 jomas, bet 8 kompetences centri, jo ir apakšjomas, piemēram, pārtika un meža izdalās atsevišķi. Un šeit arī jūs varat iestartēt uz lielāka mēroga pētniecības projektu finansējumu saņemšanu, kas nozīmē, ka šādi projekti var būt gan jūsu individuālā izstrādāti projekti, gan sadarbības projekti ar pētniecības organizāciju vai sadarbības projekti ar citu uzņēmumu. Varbūt neiešu detaļās par atbalsta intensitātēm. Tur no projekta ir atkarīgs, kādas ir šīs atbalsta intensitātes, jo tur būs vai tas ir rūpniecisks pētījums, vai tā ir eksperimentāla izstrāde un attīstībai, tad tur variē šīs finansējums. Tā ir vēl viena lieta. Tad mums ir arī finansējumi, kas ir finanšu instrumentu veidā, kurus nodrošina finanšu institūcija Altum. Un šeit arī ir plašs pārklājums gan starta aizdevumi, riska kapitāls, ir kombinēti instrumenti, granti ar finanšu instrumentu. Tādiem lielākiem investīciju projektiem, ja ir nepieciešams attīstīt kādu investīciju, kādas ražotnes izveidē, tur noteikti var paskatīties un šo te instrumentu, un tur finansējums ir tiešām vairāk miljonu eiro apmērā pieejams. Ja jūs parādāt arī atbilstību viedai specializācijai, plānojat arī ražot jaunu produktu galā un tādā veidā. Un, protams, mums ir atbalsts arī eksporta aktivitātēm. Tas būtu izēja eksporta tirgos. Tas ir caur Latvijas Investīciju attīstības aģentūru, dažādām kontaktbiržām, misijām, kur uzņēmumi var piedalīties un braukt. Un tas būtu tikai no tā, ko es tādā ātri pāri izstāstu, bet ir vēl arī cilvēku kapitālam. Ja jums nepieciešams savus darbiniekus apmācīt, sekojot līdzi. Mums būs programmas, kas ir paredzētas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, kas ir ļoti svarīgs. Noteikti ne tikai jūsu nozarē, bet arī citām nozarēm ļoti svarīgs aspekts, lai mēs kāpinātu mūsu produktivitāti, lai darbinieki apgūtu jaunas prasmes. Un tas ir tikai par atbalstiem. Vēl, ja man būs laiks, pastāstīšu arī varbūt par kādām regulējuma izmaiņu iniciatīvām, kas varētu būt interesantas no tādas jūsu, kā arī attīstītāju, inovātoru, digitālo uzņēmumu prizmas. Paldies. Labi, šo pajautāsim pēc brītiņa. Es gribēju precizēt, vai ir tā, ka, teiksim, kaut kādiem lielākiem projektiem, tad var iet kā atsevišķu projektu virzīt, ja, teiksim, ja ir kaut kādi mazāki uzņēmumi, kuri tā kā vairāk ir iesācēji, ja, kad viņi tad iet caur tiem inkubatoriem? Nebūtu, ne. Caur inkubatoriem iet ideju attīstītāji. Jūs, piemēram, jums ir ideja, jums pat varbūt vēl nav uzņēmums izveidots, jūs piesakat savu ideju, šī ideja tiek izvērtēta, attiecīgi viņa konkurēt bet citam. Inkubatorā neies kaut kādi lielie uzņēmumi. Nē. Kas grib kaut ko, vai ne? Inkubators nozīmē inkubēt, no tāds pirms inkubācija, konkrēts pakalpojumu klāsts, kur tev mentori palīdz izstāst, uzliek tev uz sliedēm, gal galā palīdz tev būt arī pičot savu ideju tālāk, varbūt investoram, tā kā tur tevi saliek uz sliedēm, ja? Tur par grāmatvedību pastāst, par finansēm, ieved tevi uzņēmējdarbības pasaulē. Un tas ir caur Investīciju attīstības aģentūru? Jā, tas ir caur Investīciju attīstības aģentūru. Inkubācijai, manuprāt, bija 22 inkubātori paredzēti, kas noseks visu Latviju. Es saku inkubātori, bet turpmāk jūs viņus pazīsiet, kā es teicu, LIA pārstāvniecības reģionālās. Un 20 no tiem ir reģionos, un 2 būs Rīgā. Viens būs radošajām industrijām atsevišķi, jo tā ir tāda nodalīta mums nozare. Gal galā viņiem varbūt arī viedai specializācijai, ko es minēju, neatbilst, ja, bet noteikti tie pielietojumi ir izmantojumi arī citur. Un vēl ir tehnoloģija inkubators būs Rīgā, kur mēs skatāmies, kā viņš varētu attīstīties. Un tas nozīmē, ka te mēs meklēsim tādas vairāk tehnoloģiskas, kā lieto ietilpīgākas, gribētu teikt, lieto arī tur deep tech tehnoloģijas, ja, kaut kas tāds advancētāks. Bet tas nenozīmē, ka arī reģionālos inkubatoros šādas idejas neuzņem, jo mēs gribam izvairīties, es negribu būt arogants, bet mēs negribam koka tauriņus tik daudz un Siguldas pieķīšus. Tās labas lietas, tās ir jādara, tie amatniecību novērtējumi, bet mēs gribam vairāk tādas tehnoloģiskāk ietilpīgas idejas un arī tā skaitā šos IKT
IT risinājums. Mēs gribam, lai šādi uzņēmumi ir vairāk, ja, kuriem arī ir šis eksporta potenciāls pēc tam. Nevis tikai lokāli skatīties par kaut kādu pielietojumību, bet arī to eksportu. Jā, pēc tava stāstītā izklausās viss ļoti labi. Man tas jautājums ir tāds, ja, ka, teiksim, es kā vienkāršais pilsonis, ja, jeb kā kaut kādas idejas, varbūt autors, ja, es neesmu tik daudz publiski dzirdējis, kā tad man rīkoties, kur tad man iet, vienā vai otrā vai trešā gadījumā, kā man to saprast, ja jau, teiksim, ieejot Lijā mājaslapā, ja, tur ir tā, kad ne tā kā man saprotam. Bet, jā, saprat, ļoti labs jautājums. Un tā, jā, citreiz mēs ierēģi mēdzam domāt, kā jūs nezināt, vai ne? Bet taču visur ir informācija. Ja ierakstīsim, piemēram, eksporta atbalsts Googlā, tad visticamāk pirmais vai otrais tāpatās aizdīs pie Lijā, vai ne? Nē, taisnība. Gribētos teikt, ka mēs šo lietu noteikti sakārtosim ar informācijas pieejamību, jo ir tiesa, ka informācija šobrīd ir dažādos kanālos, kas varbūt arī mulsina. Ir informācija Latvijas Investīciju attīstības aģentūras mājaslapā. Ir arī tāds landing page kā Business.gov.lv. Aicinu izmantot šo mājaslapu, jo tā lielākā informācija koncentrēsies tagad turpmāk šeit. Ir arī Labs of Latvija, kas apkopo arī atbalsta instrumentus, tā skaitā arī tos veiksmes stāstus parāda un kaut kādas tās idejas, kas ir notikušas, kas arī promotē Latviju, tā kā arī jau tur tas saturs arī angļu valodā tiek publicēts. Bet to, ko jūs jautājāt, tajā brīdī, kad jums šķiet, kur man vērsties, pie kā man vērsties, tad vēršamies pie Lijā tomēr. Bet nevis ar mājaslapu ir iespēja arī uzzvanīt, vai ir iespēja aiziet klātienē uz klienta apkalpošanas centru, vienoties par šo tikšanos, izrunāt savu ideju, pastāstīt to, tik tālu, cik jūs jūtaties komfortabli, ka jūs vēlaties to stāstīt, jo ir situācijas dažādas, kad es negribu savu biznesa ideju atklāt, jo varbūt man ir tur kāda zinātība, nedod Dievs komerces noslēpums. Tik tālu izklāstat, cik tālu jūs esat, un Lijā noteikti jūs nokonsultēs par to pareizāko vietu, par to pareizāko instrumentu. Jo taisnība arī ir tā, ka šobrīd tā pieteikšanās atbalsta instrumentiem arī var būt mulsinoša, tādēļ, ka daļa instrumenti iet tieši tā, kā jums kā komersantiem būtu vēršaties pie Lijā, tur arī sniedzat šo te iesniegumu, vai caur Business.gov.lv lapu, jo viss digitāli gribam, lai būtu. Bet ir programmas, kas būs joprojām caur Centrālo finanšu līguma aģentūru, kur būs jāsniedz projekti šai Centrālajai finanšu līguma aģentūrai. Būs arī programmas, kā es minēju, finanšu instrumentu veidā, kur sniegsiet projektus Altum, un būs arī mani minētie kompetences centri, kas ir izveidots tāds modelis, kad projektu sniedz šajā kompetences centrā. Ja, tā kā tas varbūt ir tieši tas mulsinošākais, ka nav tāds savu veidu one-stop shop, kur viss notiek. Bet Lijā noteikti ir šis te vienas pieturas aģentūra, kas nokonsultēs. Un es gribu ticēt, un mēs esam runājuši ar Lijā par to, ka Lijā varēs nokonsultēt jūs arī par citu nozaru ministriju atbalsta instrumentiem. Varbūt ne detaļās, bet vismaz to virzienu parādīt. Ja, ja būs, piemēram, zemkopības ministrijai jaunajiem lauksaimniekiem, jo mums nodalās šīs lietas, ne, būs kāds atbalsta, noteikti arī par to pastāstīs, vai uz lauka atbalsta dienas novirzīs, varbūt arī pie vidas reģionālās attīstības ministrijas novirzīs vai pie klimata ministrijas. Varbūt arī, ja jūs esat kāds šos aizsardzības, ja divējādās pielietojums produkts attīstat, tad varam paskatīties, kas arī pastāstīs par to, kas ir aizsardzības ministrijai pieejams. Tā kā, tā ir tā ideālā pasaule. Tā ir ideālā pasaule. Es esmu kādreiz bijis uz Lijā, kā reiz pēc konsultācijas, bet par to es pastāstīšu atsevišķi, ja tu gribēsi, ja tā teikt, ko es tur saņēmu, ja tā teikt, pretī. Jo viss ir cilvēkos. Pārsteigums. Jā. Labi, bet tagad, ja dosim vārdu Ingrīdai, es nelasīšu vēlreiz visu to garo amatu nosaukumu, bet tā kā Ingrīda ir no Varam informācijas sabiedrības attīstības departamenta, tas nosaukums tur bija garš sarežģīts, laikam jāprasa, ko dara informācijas sabiedrības attīstības departaments, kas vispār ir tie uzdevumi, jā?
Jā, paldies. Sveiciens visiem. Paldies par doto vārdu. Un Mārtiņam par interesanto stāstījumu. Runājot par informācijas sabiedrību, tad gribu teikt, ka šobrīd tas nav aktuāli. Tagad šis departaments saucās Digitālās transformācijas departaments, jā. Bet tie uzdevumi, protams, ir palikuši tādi paši. Un vienkāršos vārdos to varētu nosaukt nu tā, lai teiksim, nebūtu šīs te garās definīcijas, tas, kas kādreiz pirms mūsu ēras, ja pirms digitālās ēras, tas, kas notika klātienē, fiziskā vidē, ja, tad šobrīd tas pāriet uz digitālo vidi. Ja, un šis process saucās digitālā transformācija, tas, protams, skar ikvienu mūsu dzīves jomu, un tad ir daudzi ieguvumi, procesi tiek efektivizēti, bet, protams, līdz nāk arī izaicinājumi un problēmas, ja, kuras tad ir jārisina. Un attiecīgi tad ir šie te politikas plānošanas dokumenti, kā digitālās transformācijas pamatnostādnes, saskaņā ar kuriem tad pa jomām tiek noteikti uzdevumi un plāni, kas tiek arī īstenoti gan dažādu tiesību aktu veidā, to īstenošanas pasākumi un projektu apguvē un tā tālāk. Bet runājot par konkrētām lietām, tieši, kas saistās ar manu kompetenci, tad es aktīvi līdzdarbojos Eiropas Savienības līmeņa šo te normatīvo aktu saskaņošanas procesā, pieņemšanas procesā, jā, jo mums ir tomēr aktīvi arī jāaizstāv savas nacionālās intereses Eiropas līmenī, ka tiek pieņemtas Eiropas regulas un direktīvas, lai jau tālāk mēs būsim tie, kas tos izpildīsim. Tā kā tas tomēr ir ļoti nozīmīgi, jā. Un tālāk jau, protams, arī šo te Eiropas līmeņa regulējumu ieviešanā mūsu nacionālajā līmenī, attiecīgi darbs ar tiesību aktiem un sabiedrības izglītošana un arī projektu jautājumi un tā tālāk. Tas būtu īstumā. Jā, nu tie normatīvi akti, kas nāk kaut kur no Eiropas un kas šeit tiek pieņemti, kā tas nonāk līdz, kā tas sabiedrību kaut kā skar, kā tas ietekmē? Nu, kur sabiedrība, mēs kā sabiedrība, kur mēs ar to saskaramies, ja teiksim, varbūt kādu piemēru tādu, nu, kur varbūt ir cilvēki dzirdējuši, lai saprastu? Jā, es noteikti, pirmkārt, es gribētu pateikt to, ka arī strādājot diezgan daudz gadus valsts pārvaldē, manī tomēr joprojām es cenšos aktīvi katreiz piedomāt pie tā, jā, kādu labumu, kādu pievienoto vērtību, kādu mūsu darbība vai bezdarbība dos sabiedrībai, reāli taustām. Jā, to tā kā vajadzētu sākt, vai ne? Ar to arī vajadzētu sākt, jā, kāds, bet tā tas ir. Un teiksim, es pie konkrētām lietām pārējot pie Eiropas līmeņa regulējuma, jā, tad šobrīd ir Eiropas parlaments nobalsojis jau par 2 regulām, kas pat arī tiks apstiprināts Eiropas padomē un kļūs saistošas. Šis ir mākslīgā intelekta akts, noteikti daudz būs dzirdējuši, un kas vairāk saistīts tieši varbūt kas arī ir saistīts ar IKT jomu, par EIDAS 2 reguli, jā, ar kuru tad tiek veiktas izmaiņas sākotnē 2014. gada regulā, un tad attiecīgi tur paredzēti vairākas jaunas lietas, uzticamības pakalpojumi, kas noteikti ir iedzīvotāji. Šeit varbūt var piezūmot tuvāk mazliet, ja jau var, jo tā kā reiz visas to saistīt, un tieši ar uzticamības pakalpojumu jautājumiem šodien mums ir sarunas, jā. Jā, tad viena lieta, pieņemsim, tur ir vairāk tie uzticamības pakalpojumi, varbūt detaļās tik sīki neieslīkstot. Es varu pateikt par to tādu vienu no galvenajiem jauninājumiem. Šis ir tas digitālās identitātes maksts, kas katrai dalību valstī būs uzlikts kā obligāts pienākums valstiskā līmenī izveidot vismaz vienu šādu maku, bet, protams, kad tie var būt arī vairāki, arī tas nav šāda ierobežojuma, un realitātē tas labums nozīmē to, ka būs dota iespēja ikvienam, izmantojot savu mobīlo viedierīci, apliecināt savu identitāti, kā arī datus, tad droši verificētus datus par sevi. Tie varētu būt, teiksim, dati par laulību, par izglītību, par autovadīšanas tiesībām, un par īpašumiem un tā tālāk. Tāda ideāla aina, ja, un kad šie dati ir sadarbspējīgi arī ar
ne tikai šīs dalībvalsts, bet arī ar citu Eiropas Savienības dalību valstu informācijas sistēmām, valsts informācijas sistēmām. Un tādējādi tad vienkops vienā ierīcē, tad man ir dota iespēja, ka es varu glabāt gan savus identifikācijas datus, gan šos te pārējos datus, kurus man ir svarīgi apliecināt, ja, un tad man nav nepieciešams, teiksim, entās izziņas, jā, kā kādreiz varbūt vēl pirms mūsu digitālās ēras laikos, vai arī, tad attiecīgi, šī ir tā pievienotā vērtība, kas tieši tas labums, kas varētu tikt sasniegts, jā. Bet arī tur pa tiem termiņiem ir tā, kad ir īstenošanas akti jāpieņem gada laikā Eiropas komisijai, kas pateiks arī, kas tieši jādara, kādas tās tehniskās prasības. Tas nozīmē, ka pēc regulas spēkā stāšanās ir +1 gads. Un tad vēl ir 2 gadu termiņš, kad dalību valstis ir dots dalību valstīm, lai izpildītu šīs prasības un ieviestu, tā kā mēs runājam, tas varētu būt 2027. gads, kad tas produkts būtu gatavs un reāli piemērojams. Tā. Jā, labi, paldies. Es kā reiz par digitālo maku mazliet esmu lietas kursā. Es pat tā kā piedalījos vienā hakatonā kopā ar vienu no bērniem, tieši par digitālo maku runājot. Ir kādi, kas no klātesošajiem, kas darbojās jau kaut kur pie kādiem digitālajiem makiem? Paši organizatori, es tā ceru, ka pastāstīsiet droši vien, ne? Vēlāk, vismaz kaut kur pieskarsieties, tēmai, Jautājums tad būtu uzreiz Ingrīdai, kā tev šķiet šī te digitālo maku iniciatīva, jo man liekas, ka no EIDAS 1 regulas, tā teikt, kas mums tātad, kā tu teici, ir no 14. gada, man liekas, ka tur ar to ieviešana Eiropas Savienības līmenī ne visur ir gājis vienādi gludi. Kā tev šķiet, vai šī jaunā iniciatīva ir daudz perspektīvāka, jeb tas ir vienkārši nākamā pakāpē pacelts, neskāvēlies ar realizāciju? Tavas domas? Gribas jau cerēt vienmēr uz to labāko, un tā kā šobrīd tādus pieņēmumus grūti būtu izvirzīt, es tiešām zinu, ka, teiksim, kaut vai ar tam paziņotājiem identifikācijas schēmām, ne visas dalību valstis joprojām ir paziņojušas, bet Latvija ir paziņojusi. Latvija jau labu laiku mēs esam šajā ziņā, nodrošinājuši, tad attiecīgi prasību izpildi un arī šos identifikācijas rīku izmantošanu citās Eiropas Savienības dalību valstīs līdz ar to savu paziņoto. Šobrīd tiešām, es domāju, ka arī šie varbūt, kad ir ņemt vērā, tā varbūt zināmā mērā negatīvā pieredze, kas bija reiz 1 regula, un tad kaut kāds secinājumi izdarīti un uzlabojumi ir iestrādāti arī saistībā ar piemērošanu. Man gribas ticēt, ka šoreiz ir labāk. Bet es vēl mazliet tādu vienkāršāku jautājumu. Tātad par informācijas sabiedrību, kādreiz tur tas departamenta nosaukums ir bijis, kā tavuprāt iet mūsu sabiedrībai ar digitālajām prasmēm? Jo es pēc tā, teiksim, ko dzirdu kaut kur plašsaziņas līdzekļos, man liekas, ka ir dzirdams, ka tās digitālās prasmes nav baigi labās mums. Kopā ņemot tā globāli pa Latvijas sabiedrību. Tas vienmēr ir aktuāls jautājums bijis, šīs digitālās prasmes. Tur ir iesaistījusies arī Izglītības zinātnes ministrija, protams, tas viņu lauciņš, bet tādā ziņā, kad mans viedoklis ir tāds, ka tomēr tās digitālās prasmes, viņas iet uz augšu, un arvien tā pielietojamība pieaug, To rāda kaut vai statistika par šo te identifikācijas līdzekļu izmantošanu, vai parakstu līdzekļu izmantošanu, ka tas pieaugums ir, bet, protams, vienmēr var arī vēlēties tos uzlabojumus, bet man gribas teikt tā, ka tie kuri vēlās, un kuri saredz šīs priekšrocības digitālās vidas, tie arī atrod iespēju un tad apgūst šīs te prasmes, kas ir nepieciešams, kas tiešām nav tik sarežģīti, kā mums vismaz liekas. Bet ir arī šie te atbalsta kaut kādi mehānismi, protams, tā ir sabiedrības daļai, kas, kurai varbūt nav... Pieklibo, teiksim tā. Ir mūsu valsts vienotie klientu apkalpošanas centri, tādi 211 visā Latvijā, 35 pašvaldībās, kur cilvēks var atnākt, teiksim, laukos, viņam nav pieejams kaut kādi šie rīki vai prasmes nav, un tad arī attiecīgi viņam tiek sniegt konsultācija, vai pat viņš pilnvaro to klientu apkalpotāju, kurš viņu vārdā tad arī e-pakalpojumus attiecīgi var pieteikt. Tādā veidā, jo vienmēr jāatcerās, ka būs kaut kāds
sabiedrības daļa, kura varbūt nebūs tās digitālās iespējas tik pilnā mērā izmantojamas. Tad viņiem jāpalīdz. Labi, paldies. Atpakaļ mazliet pie Mārtiņa. Jā, bija jautājums. Jā, lūdzu. Jā. Ir Mihails no IFA apdrošināšanas. Jā. Un es ļoti tā kā ceru, ka komentārs būs ļoti vietā. Es strādāju mana loma IFA ir, es strādāju pat IFA visā Baltijas un Skandināvijas reģionā, un tieši mans lauciņš ir identitātes pakalpojumi tajā IFA. Viss, kas saistīts ar identitātes pakalpojumiem, klientu un partneru visā reģionā. Un es varu, un EIDAS 2.0 to draftu es izlasīju, un man liekas, ka es sapratu, kas tur rakstīts arī pilnīgi, pilnīgi izlasīju, bet, vai pilnīgi sapratu, nezinu. Bet, manuprāt, jūs abi šobrīd pārstāvat divas svarīgākas komponentes. Viena ir, es teiktu tā, tehnoloģija, kurai jābūt kaut kādā līmenī, lai tie uzticamības pakalpojumi strādātu, pienācīgi. Bet jūs, Ingrid, šajā gadījumā ļoti svarīgu otru komponentu pārstāvēt, kas ir, un es arī kontekstā, ka jūs teicāt, ka tā digitālā, izpratne par digitālām lietām sabiedrībai, man liekas, tas ir par šauru, jo tā otrā komponente ir uzticamības pakalpojums, uzticēšanās pakalpojumiem digitāliem. Un es varu, vērtējot Skandināvijas un Baltijas tos reģionus, varu teikt, ka ko es redzu, es vēroju, ka Skandināvijā viņiem, varbūt tehnoloģiski daudz maz turpat, plus mīnus tur arī, tur ne visur kvalificēti pat ir viņi arī. Viņi tic pārāk daudz. Viņi tic pat tādām lietām, kam nevajadzētu ticēt. Un viņi tic, un viņi ņem pretī un darbojas un paļaujās uz to. Un man tur jāstrādā uz to, lai paskaidrotu, kāda tur riski rodas, ja tu tici tam, kam nevajadzētu ticēt. No mums ir pilnīgi pretēji. Mums ir otrādi. Mums tehnoloģija šeit, uzticēšanas līmenis ir šeit kaut kur. Man ne man burtiski no sabiedrībai, jācīnās ar to, lai paceltu šo līmeni augstāk, lai tu zinātu, ka ja tu paļaujies, ka tev neteiks, ka tevi neatfutbolēs, ka tev atnes tur papīru vai to vispirms, tev jācīnās pret to sienu. Un tas nav par to, ka es saprotu vai nesaprotu, ko es daru tur. Es kā individs, kā sabiedrības pārstāvis. Bet tā visa mašinēra, tas nav tikai par to, ka es zinātu un man būtu uzliks tur kaut kāds rīks. Tas ir par to, lai likumdošana, tur procesi un viss, ka tu zini, ka tu esi pasargāts, aizsargāts, ja tu šādi rīkojies. Un tā ir pie mums problēma. Šeit es cīnos ar pilnīgi uz pretējo pusi, lai izlīdzinātu, ka mēs esam tur un uzticēšanās līmenis ir arī aptuveni šeit, kur tam jābūt. Un tad es redzu, ka abas, gan Mārtiņa, gan jūsu pārstāvētas valsts pārvaldes daļas ir ļoti svarīgas, bet es teiktu, ka varbūt jāņem plašāk un tieši EIDAS 2 kontekstā, varbūt mums kaut kad jābūt drosmīgākiem, jo EIDAS 1 runājot, vislielākais spēlētājs EIDAS adaptācijā, es teiktu, bija Covids. Jo neviens vairāk neizdarīja par šajā ziņā labāk, vairāk kā Covids. Un tas ir ārējais faktors. Es ļoti novēlu, ka mēs esam drosmīgāki un kaut kur varbūt pat aizšaujam un pasakam, nē, mums pamatā ir šāds te pakalpojums elektronikas un visu pārējo mēs kā izņēmumu risinam. Un būt drosmīgākiem šajā jautājumā, kad EIDAS 2 nāk mums virsū. Vai mēs velkam viņu virsū, nezinu. Labi, paldies, paldies par komentāru. Es laikam piebildīšu, ka man šķiet, ka tas iemesls, jāatcerās no kādas, tā sakot, valsts, mēs esam postpadomju valsts, ar uzticību, ļoti uzmanīgi, Skandināvijā laikam var savādāk, mums patiešām ļoti jāuzmanās, un es domāju, ka tas iemesls uzticības trūkumam ir zināšanu trūkums vispār par šīm lietām, Tas nozīmē, ka tad atpakaļ pie sabiedrības, kāda bija pie digitālās sabiedrības, un tā tālāk, pie prasmēm, ko
varams, nu, tā teikt, kā palīdz šo te digitālo prasmju, nu, attīstīšanā, virzīšanā, un kāds ir, ja varbūt kāds ir vērtējums par to, kā izdodas, ja mums laiks iet uz beigām, varbūt tad, jā, īsi mēģini pakomentēt, ja, kā tavuprāt ar tām sabiedrības zināšanām? Jā, paldies par šo komentāru, sevišķi par atgādinājumu par to, ko Covid ir darījis digitālās transformācijas labā. Jā, bet, nu, teiksim tā, protams, ka šī digitālās prasmes tā ir tikai viena sastāvdaļa, jā, tad ir noteikti arī tas viss, nu, man kā juristam tomēr visu laiku gribās par to normatīvo regulējumu. Jā. Nu, šobrīd ir tā iestrādāts, ka mūsu fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā, kad pasas uzrādīšanai vai personas apliecības uzrādīšanai klātienē ir pielīdzināms kvalificēts vai kvalificēts paaugstināts drošības identifikācijas rīks. Jā, un attiecīgi tad vēl viens variants, ja puses savā starpā vienojās, jā, tad var izmantot citu elektroniskās identifikācijas rīku. Līdzīgi arī elektronisko dokumentu likumā ir pateikts, ka pašrocīgam parakstam uz papīra ir pielīdzināms šis te kvalificētais, drošais elektroniskais paraksts. Jā. Nu, šis ir visaugstākais uzticamības līmenis, kas arī ir normatīvos aktos nostiprināts. Jā. Es saprotu, ka tika runāts mazliet arī citā aspektā tādā, kad, nu, kā tad mēs digitalizējam šos pakalpojumus, jā, digitalizēts pēc noklusējuma, jā, kad vienkārši tad, kad pakalpojums tiek sniegts tikai elektroniski, jā, tas cilvēks, nu, negribot piespiedu kārtā vai es nezinu, ja viņam vajag šo te pakalpojumu, jā, tad viņš arī tomēr apgūst tās nepieciešamās digitālās prasmes, jā. Nu, ir šāda pieeja, jā, un viņi vairāk tomēr tiek attiecināta uz juridiskām personām, uz uzņēmējiem, jā, kuriem šīs iespējas varbūt, nu, ir lielākas. Un kā es teicu, tā digitalizācija tomēr jābūt sociāli atbildīgai, nu, tāda ir tā nostāja, kad būs kaut kāda sabiedrības daļa, kurai mēs tad arī, nu, palīdzēsim un nodrošināsim arī nedigitalizētā veidā. Ja. Bet runājot par tiem sasniegumiem, es tieši pirms uzstāšanās tad arī runāju vēl ar kolēģi, ja, kur strādā ar šo Eiropas statistiku, ir tāds digitālās ekonomikas attīstības indeks, DESI indeks. Un šie te rādītāji attiecībā, kur mēs esam Eiropai priekšā, nu, interesants tās, tad tieši par pakalpojumiem runājot, 87% no interneta lietotājiem izmanto elektroniskos pakalpojumus mūsu valstī, un tur Eiropā vidējais rādītājs šis ir zemāks. Tā kā mēs tur esam priekšā, un tad arī par to identifikāciju, arī tas rādītājs mums ir labs, nu, tā kā ir lietas, ar ko mēs, nu, arī, protams, visu šīs schēmas, ka nu, tomēr mēs esam ieviesuši arī pienācīgā kārtā to pirmo aids regulu, jā. Tā kā, nu, ir lietas, ar ko varam lepoties, ir lietas, uz kurām vēl, kur ir jāpiestrādā, un tā, un es domāju, kad visi kopā mēs tomēr virzamies uz to pozitīvo rezultātu, ņemot vērā arī visu šo pieredzi, kas mums ir. Labi, paldies. Mēs esam mazliet pat pāršāvušies pāri laikam. Es saprotu, ka mēs par šīm tēmām varētu runāt vēl diezgan ilgi, jo nu, tas tēmu loks ir plašs. Ja? Vienu komentāru. Jā, lūdzu, Mārtiņ. Jā, pieminēja tos uzņēmumus arī, un taisnība, es ar to pašu statistiku biju apskatījies, ka faktiski mēs esam ļoti labi izmantojam šos te valsts, nu, digitālos pakalpojumus, esam lietpratīgi šajā ziņā, bet tas pats DESI indeks parāda, ka mums nevisai labi sokas ar dažādu digitālu risinājumu izmantošanu uzņēmumos. Protams, nu, un šie risinājumi būtu mākoņu dati, lielie dati, mākslīgais intelekts, un iespējams, pilnīgi iespējams, ka vēlns ir detaļās un varbūt kaut kādi izpratnes jautājumi ir, ja? Jo negribās ticēt, ka Latvijas uzņēmumi, ja mēs skatāmies šādā te iedzīvotāju līmenī, ja 87% ir tie, kas izmanto šos pakalpojumus, tad uzņēmumi neizmanto, ja? Tā kā kaut kādu daļu no kaut kādiem digitāliem risinājumiem. Un te mums noteikti arī ekonomikas ministrijā ir darbs apskatīties tuvinājumā, kā veidojas statistika. Es, protams, gribēju teikt, negribu novērst uz statistiku, nevienmēr visu var novēlt uz statistikas. Teiksim, tas ir brāķis, un Latvijā ir brāķis, bet citās valstīs tur pareizi saskaita visu, un bet noteikti arī jums visiem aicinājums, jūs noteikti neesat tie, kas nezinātu, ko jūs darat savā uzņēmumā vai kādus rīks jūs izmantojat, bet noteikti ir ļoti daudz mazu uzņēmumu, kas to nezina, jo, ja jūs paskatīsieties arī uz uzņēmumu struktūru Latvijā, tad
tad 98% ir mazie un vidēji uzņēmumi. Ja? Un no tiem 98% tur 70 pāri ir mikro uzņēmumi ar darbinieku skaitu, tur 1, 2, 3. Tā kā noteikti varbūt tā ir tā daļa. Lai gan atkal no otras puses ir tā, ka tieši pastāv šī tēze, ka šie mazie ir spējīgi ātrāk pārmainīties, ātrāk reaģēt uz pārmaiņām, tieši izmantot šo digitālo risinājumu. Jā, bet resursi noteikti ir resursi ir mazāk iespējams, jā, bet tur tas pa to vēlnu un detaļām noteikti tur ir kāda taisnība, ka dažkārt, ja arī līdz jums kādam nonāk anketa, kāds jūs anketē, vai tā ir centrālā statistikas pārvalde vai kas, tad iespējams nostrādāt tas latvieša kūtrums. Nē, es taču neizmantoju nekādu mākoni, es lieliem datiem vispār pieskāries tūmā neesmu, ja, un mākslīgais intelekts, tas vispār ChatGPT, es nezinu, kas tas ir, vai ne? Dzirdējis esmu. Varbūt tagad ir dzirdējis, jā, bet noteikti tur jau ir tas stāsts, ka neviens jau nerunā par, līdzīgi kā inovācijās, par to pētniecību attīstību, ja mēs sakam, uzņēmumu Latvijā neinovē, ja? Inovācija nenozīmē uzreiz baltus halātus un kolbas, ne? Tā kā inovācija nozīmē vienkārši arī uzlabojums uzņēmumu iekšienē, galu galā arī. Ja? Šies iekšējās kultūras inovācijas un iekšējā kaut kādas sadarbības inovācijas. Un tāpat tās ar šiem digitālajiem. Noteikti aicinu, ja jūs esat šeit būt atsaucīgiem arī un pildot anketas atzīmēt visu, ko jūs visu izmantojat. Tā kā noteikti arī šis ir jāpavērtē un jāpaskatās. Un gribētos ticēt, ka tas, kur šobrīd dezī balstās, ir uz mazliet kodiem vecākiem datiem, un ka tie jaunie dati atnāks, tad Latvijā tas rādītājs pieaugs. Bet, diemžēl, mēs esam zem Eiropas vidējā šajos rādītājos, par kuriem es minēju, ja? Un Varams, kopā ar Varam kolēģiem, mēs esam pie digitālās 10-gadas ceļakartes strādājuši un meklējuši pasākumus, kā uzlabot šos rādītājus. Tā kā noteikti tur ļoti daudz darāmā vēl priekšā. Jā, paldies. Labi, paldies, jā, paldies. Varbūt tev vēl kādu noslēguma vārdu, jā, un tad mēs beigsim. Es došu tad vārdu tev, tu pieteiksi nākamo runātāju. Vai tev ir vēl kādi novēlējumi vārdi? Paldies visiem par uzmanību, par šo doto iespēju izteikties. Bija prieks